iebraukšu šodien pie tevis. Es paņemšu aizmirstās mantas. Labi, es tieši uztaisīju tev pārsteigumu. Tā būs istaba manam dēlam. Jauki, cik viņam gadu? Viņš vēl nav piedzimis, bet nu drīz. Kas tu esi? Pie manis ir 11 ķīlnieki. Viena no tām ir tava sieva. Viņai viss var beigties labi vai arī slikti. Tas atkarīgs no tevis. Es atbrīvošu tavu sievu un pārējos tikai tad, kad tu atbrīvos Kristeru Mežalu. Nepatiesi notiesāto, kuram tu sagādāji 18 gadus cietumā. Kā tu domā? Mēs varējām ieslodzīt nevainīgu cilvēku. Es pat oficiāli nevienam to nedrīkst paziņot. Tāpēc, ka Rauls apsolīja visus nogalināt, ja policija viņus atklās. Tu mēģini man iesmērēt iesniegumu pārskatīt lietu dienā, kad tiek pasludināts spriedums. Lietā, kurā viņš jau pilnībā visā bija apzinies. Viņi mūs visus nogalinās. Es tikko dzirdēju, kā tie abi savā starpā runāja. Jums ir aizliegts pamest šo ēku. Jebkurš mēģinājums tiks sodīts ar nāvi. Jebkurš mēģinājums sazināties ar kādu no ārpuses tiks sodīts ar nāvi. Pat ja jūs uzvedīsieties labi, es negarantēju, ka jūs izkļūsiet no šejienes dzīvi. No šīs minūtes jūs visi esat mani ķīlnieki.